Labrīt, cienījamie skatītāji! Līgo svētki un Jāņi nosvinēti. Arī mums šis būs pirms atvaļinājuma raidījums. Un tajā stāstīsim par to, kas būtu jāievēro bērniem, lai viņiem būtu droša vasara un viņi negūtu nekādas traumas. Pievērsīsim uzmanību acu saslimšanām un to profilaksei, kā arī pavērosim lustīgu Jāņu svinēšanu. Pusauģa vecums ir tas laiks, kad cilvēkam ir vēlme sevi pierādīt, un bieži vien tas notiek neapdomīgā veidā, nedomājot par sekām. Tādējādi gūstot dažādas pakāpes traumas, it sevišķi vasarā. Šobrīd, ja mēs apskatāmies statistikas datus, kādi bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā, tad gada laikā vidēji tie ir 18,000 gadījumu, kad bērni cieši no dažādu veidu traumām. Un tā svarīgā lieta laikam ir, ka neskatoties uz to, ka mēs katru gadu divreiz pirms vasaras sezonas un pirms ziemas sezonas atkārtot runājam par bērnu traumatismu, šie skaitļi ir diezgan stabili. Protams, ir sezonāls izmaiņas attiecībā par sporta veidiem, un šobrīd, tad, kad mēs esam vasarā, mēs vairāk runājam par riteņbraukšanu, mēs vairāk runājam par skrituļošanu, par batutiem un par peldēšanu drošā veidā. Tad ziemā tie ir citi sporta veidi. Tomēr vasarā vienalga mēs redzam, ka šis pacientu vai gadījumu skaits pieaug, un tādi riteņbraucēju traumas ir, ja ziemā vai rudenī tās ir 50 dienā, tad vasarā tas mēdz pat būt pat līdz 100 gadījumiem dienā. Tas ir liels skaitlis, un tas liek domāt par to, ka kaut kas nav kārtībā ar to, kā mēs apmācam savus bērnus, lai viņi pasargātu sevi no šīm traumām. Lai uzlabotu jauniešu veselību un mazinātu traumatismu vasaras atpūtas laikā, Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar pašvaldības policiju un Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcu jūnijā uzsāka informatīvo kampaņu jauniešiem Pieslēdz galvu. Projekta Pieslēdz galvu galvenais mērķis ir aicināt jauniešus un vecākus atcerēties par savu drošību un par savu veselību. Projekta mērķa auditorija ir pusauģi no 10 līdz 14 gadiem, jo tie ir pusauģi, kuri paši un viņa vecāki uzskata, ka viņi jau var palikties vieni paši, un tad viņi aktīvi atpūšās, un tad notiek visādas nelaimes. Un tas, uz ko mēs aicinām vērst uzmanību, ir domāt par savu drošību, domāt par vietām, kurās atpūšās, un novērtēt savus spējas, ko es spēju darīt, kā es spēju rīkoties, un ko man vajadzētu mācīties citu kompetentu cilvēku klātbūtnē. Kampaņa tika atklāta Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā, rotaļlaukumā un bibliotekā, kur jauniešiem un citiem pasākuma dalībniekiem par drošību atpūšoties, sportojot un atrodoties pie ūdens, stāstīja Latvijas vadošie sportisti, glābēji un mediķi. Kas būtu tie galvenie faktori, kas bērniem būtu jāievēro vasarā atpūšoties pie ūdens? Pirmkārt, viņam tas ir kādam jāpasaka, kad es iešu peldēties, ņemšu līdzi vecāko brāli, māsu vai ar vecākiem, kādam tas ir viņiem jāpasaka, kad es iešu peldēties. Tas ir ļoti vienkārši. Tad, kad viņi ir nonākuši pie pludmalēm, tajās peldvietās, viņiem noteikti ir jāatcerās par savu drošību. Un galvenie virzieni būtu tādi. Viņiem pirmkārtām nevajadzētu peldvietā muļķoties, akstīties, palīgā, lai neizraisītu, kā saka, to, ka pēc tam neviens viņiem uzmanību nepievērš. Noteikti vajadzētu peldēties tajās vietās, kur ir aprīkotās peldvietas, kur ir bojas, kur atrodas glābēji, kur viņus novēro, kur ir ūdens kvalitāte pārbaudīta. Tātad šajās drošajās peldvietās mēs arī iesakām. Ko bērniem nevajadzētu ne pie kādiem apstākļiem, tas ir lekt no laipiņām, no tiltā konstrukcijām, no jebkādām būvēm. Tas viss ir saistīts ar viņu drošību un ar to, ka var notikt nelaimes gadījums, pat ar traģiskajām sekām. Ko jūs šodien bērni jaunu uzzinājāt? Es uzzināju, ka ar riteni var savienoties vēl vairāk nekā ar sacīkšu auto. Un tev pašai gadījies savainoties? Negluži. Es šodien Jānu uzzināju to, ka daudz par ūdeņiem, to, ko es pirms tam nebiju nemaz tā iedomājusies, ka tā var savainoties, bet es zināju dažus gadījumus, bet es domāju, ka tā nevar būt. Vai tu māki pati peldēt, vai tu jūties droši uz ūdens? Es jūtos droši un es māku peldēt. Es pirmo reizi redzu īstos gāpšanas, tās aivas, pirmo reizi redzu īstās. Ar tādām gāpšanas vestēm, ar visu kaut kādiem tā gāpšanas paīgvestēm, tā. Vai tu pēc šodienas lekcijas būsi uzmanīgāka? Jā. 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 Būšu uzmanīgāks.
šis ir tāds ielīgošanas, ieskandināšanas pasākums mūsu lielajai sabiedrības informēšanas kampaņai, kas turpināsies visas vasaras garumā līdz pat 24. augustam, kur mēs noslēgsim šo aktivitāti draudzības festivālā Meža parkā. Tādēļ aicinam arī visus jauniešus pievienoties mums šajā 24. augustā. Un tātad, kā jau minēju, visas vasaras garumā mums būs iespēja sekot Pieslēdz galvu sociālajos tīklos draugiem.lv, facebook.com, kā arī satikt mūsu bērnu dienas nometnēs un publiskos informēšanas kampaņas pasākumos. Tādēļ aicinām visus pievienoties mums. Šobrīd ir iespēja zvanīt uz Rīgas domas Labklājības departamenta veselības pārvaldes sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļu un pieteikt šīs dienas nometnes, ja ir šādi interesanti. Tātad no skolām, no bērnu dienas centriem mēs varam kopā ar Rīgas pašvaldības policiju un Rīgas domas Labklājības departamentu ierasties šajās nometnēs, vai arī jau pievienoties mums, kā jau minēju, šajos publiskajos pasākumos, par kuriem mēs informēsim tuvākajā laikā mūsu portālos draugos.lv un Facebookā. Ir iespējams zvanīt uz Rīgas domas Labklājības departamentu veselības pārvaldes sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļu un ar speciālistiem vienoties par to, kāda ir šī nometne, kāds ir nometnes mērķis un kā mēs varam vienoties par šo kopīgo apmeklējumu. Tā kā viss ir sarunājums un mēs varam vienoties, bet, ir tātad nepieciešams šīs sarunas. Kā jau mēs visi zinām, pateicoties medicīnas attīstībai, cilvēki dzīvo ilgāk. No vienas puses tas ļoti priecē, bet no otras, diemžēl, mūža otrajā pusē viena no būtiskajām veselības problēmām ir dažādas acu slimības. Ir daļa slimību, ko nosaka mūsu gēni, un ar tām ir jāsadzīvo, bet ir daudzas tādas acu slimības, kuras ir svarīgi diagnosticēt saulaicīgi, lai pasargātu sevi no sliktas redzes mūža otrajā pusē. Protams, redzes saglabāšanai ir ļoti svarīgi tādi faktori kā fiziskās aktivitātes un sabalansēts vitamīniem bagāts uzturs, bet nedrīkstētu arī aizmirst regulāri apmeklēt acu ārstu. Tātad es ieteiktu pie acu ārsta griezties līdz 60 gadu vecumam reizi 2–3 gados, un pēc 60 gadu vecuma tas būtu tas laiks, kad pie acu ārsta būtu jāgriežās reizi gadā. Un šajā acu ārsta apmeklējuma reizē tad parasti tiek pārbaudīts redzes asums, tiek piekuriģēts atbilstošas brilles, tāpat ir jāizmēra obligāti acu spiediens, jānosaka redzes lauks, un, protams, attīstoties tehnoloģijām, mums tagad ir arī tādas iespējas jau cilvēku tā kā drusku izmērīt un noteikt, kāds ir viņa redzes nerva, teiksim, šķiedru blīvums, kāds ir tīklenes biezums, un no vienas puses it kā, ja nekādu sūdzību nav, pilnīgi iespējams, ka visi šie rādītāji būs pilnīgi normāli, un no vienas puses jūs iegūsiet tādu mierinājumu, ka viss ir kārtībā un var dzīvot līdz nākošajam gadam, bet no otras puses arī šie visi mērījumi ir kaut kāds tāds izējas materiāls, lai vēlāk mēs varētu salīdzināt, vai tad kad parādās sūdzības, vai tad, teiksim, šie visi tīklenes biezumi un tāpat redzes nervu šķiedru rādītāji, vai tie ir mainījušies, vai tie ir tādi, kādi jau viņi bijuši ir iepriekš. Un tas, protams, būtiski atvieglo mūsu daudzu slimību diagnostiku. Pēc primārajiem izmeklējumiem pacients tiek izmeklēts izmantojot ultraskaņas metodi. Šo izmeklējumu var izmantot dažādu saslimšanu gadījumos, piemēram, pie dažādām tīklenes problēmām, visnopietnākās gadījumā, ja tās ir tīklenes atslāņošanās, pie audzēju gadījumos arī noteikti ultraskaņas metode mums nāk kā tāds nopietnas diagnostikas palīga līdzeklis. Visiem pacientiem pirms kataraktas operācijām tiek izmeklētas acis, un tā skaitā arī aprēķināts intraokulārās lēcas stiprums. Tad tā ir lēca, kuru mēs implantējam pacienta vecās apduļķotās lēcas vietā kataraktas operācijas laikā, un pirms tam šī lēca ir jāizrēķina. Lielākoties mēs šīs lēcas rēķinam pirms operācijas, un ir dažādas metodas, kā aprēķināt. Ja lēca ir izteikti apduļķota, tad mēs varam rēķināt ar šādu ultraskaņas palīdzības metodi, un papildus mēs vēl apskatām divās dimensijās acis tilpumā iekšā aiz apduļķotās lēcas,
vai nav kaut kādi citi papildus procesi, vai nav kaut kādas problēmas. Tad ja caur šo apdoļķoto lēcu mēs nevaram pie mikroskopa izmeklēt pacientu, tad mēs ar ultraskaņas palīdzību izmeklējam actiņu 2 dimensijās. Bieži vien pacientiem tiek piedāvāti arī padziļināti redzes izmeklējumi. Šis izmeklējums saucās optiskā koherentā tomogrāfija. Padziļināti mēs izmeklējam tīkleni un redzes nervu, dažādos potenciālo tīklenu saslimšanu, redzes nervu saslimšanu, agrīnai diagnostikai un potenciālā ārstēšanas veida izvēlei. Šis izmeklējums varētu būt arī būtisks kataraktas pacientiem, kuriem plānotu kataraktas operāciju, jo tādā veidā mēs varam arī tīri perspektīvā prognozēt šo potenciālo redzes asumu pēc operācijas periodā, jo dažreiz šis redzes asums nav atkarīgs tikai no paša kataraktas stāvokļa, no lēcas apduļķojuma stāvokļa. Dažreiz šis redzes asums var būt atkarīgs gan no tīkleņa stāvokļa, gan no redzes nerva, gan no, šīs glaukomas stadijas. Un tāpēc, lai noteiktu, aptuveni prognozētu to potenciālo redzes asumu pēc operācijas periodā, pirms operācijas iespējams vajadzētu arī tīri kā skrīningu uztaisīt visiem šo tīklenes skanēšanu, lai noteiktu šo potenciālo redzes asumu pēc operācijas. Cik bieži jūs apmeklējat acu ārstu un ar kādām redzes problēmām esat saskāries? Es klausu profesorai Lebanovskai, kā viņa man liek, tā es daru. Ja? Pēc operācijas, kad man otrajā acī uztaisīja operāciju, man lika pusgadu piliens pilināt, ja? Tad tas tika darīts. Pēdējā pusgadā nekā neesmu darījis. Jo labi jūtos un viss saka, normāli. Šodien es tāpēc ka man teica, ka pēc gada man jāatnāk jāparādās. Es izgāju visu, meiteni man tur izvādāja visu, pārbaudīju viss ir ļoti labi. Tā kā uz gada atkal ir kārtībā. Ziniet, kā ir tāds, kā lai saka, tāds sakamvārds, ka līdz 40 gadu cilvēks sev bojā jaunībā, un pēc tam līdz mūža galam remontē. Tāpat tās ir tā. Ja vajag, tā kaut ko dara. Gribētos novēlēt, baudot vasaras atpūtu, tomēr neaizmirst padomāt arī par savu redzi. Un, kā jau es sacīju, vairāk ogas, vairāk pastaigas un ieplānot arī acu ārsta apmeklējumu. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām hroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas, ja uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Aicinām 21. augustā vecākus ierasties skolā un pieteikt bērnus jaunajam mācību gadam visās klašu grupās. Jaunķemeros Priežmeža ielokā atrodas Kūrota rehabilitācijas centrs ar senām ārstēšanas tradīcijām, pielietojot sēru ūdeņradi, broma minerālūdeni, cietnieciskās dūņas un hidroterapiju. Kompleksā ar dažādu slimību diagnostiku un ārstēšanu. Tagad šeit tiek pielietotas pašas jaunākās tehnoloģijas un ārstēšanas metodes. Pieejams arī dzeramais ūdens no minerālu avotiem. Pēc Jaunķemeru ārstu nozīmētajām procedūrām mājīga atpūta un pastaiga pie jūras visai ģimenei. Jebkurā ārstēšanas un rehabilitācijas periodā liela nozīme ir pozitīvām emocijām, kur nu vēl tādā laikā kā Līgo svētki un Jāņi. Šogad šie svētki Kūrota rehabilitācijas centrā Jaunķemeri tika atzīmēti ļoti atraktīvi, lai plašāk iepazīstinātu klātesošos ar latviešu tautas tradīcijām. Mēs katru gadu rīkojam tādus svētkus pie mums Jaunķemeros, kur savraukuši daudz viesu no dažām valstīm – Vācijas, Norvēģijas, Amerikas, Krievijas un tā tālāk. Un ļoti mums paveicās šodien, kad smags laiks. Daudz viesu pie mums šodien atnākuši un svinam Līgo svētkus.
Un mēs mākam ne tikai ārstīt, bet ir pavadīt tādu laiku, kad cilvēki ir aizņemti un paskatāties, kā viņi dejo un dzied un tā tālāk. Un, gribam mūsu viesiem novēlēt to visu labāku veselību, garas stāvoklis, kad būtu labs. Un ir viesi, no kur atbrauc pie mums katru gadu. No Latvijas daudz ir, no Rīgas, no visām pilsētām mūsu Latvijas. Mēs ļoti priecīgi, kad mēs varam tā kopā pavadīt laiku. Mums ir ļoti svarīgi, ka cilvēki aizvestu atmiņas pa mūsu tādiem svētkiem, kad ir tādas tradīcijas Latvijā, kā viņas notika un kā ir pieņemts to svētku svinēt. Ar sieru, ar alu, ar dažām citām medu, ar maizi un tējas dažas tur ir. Un, mūsu tradīcijas, ka cilvēki aizvest uz mājām sava sirdi mūsu visus tos pasākumus. Par labu mūziku un lielisku noskaņojumu pasākumā rūpējās folkloras grupas Laukam pāri, Undīne un Māre. Klātesošie varēja darboties etnogrāfiskajā darbnīcā. Jāņu bērni tika cienāti ar sieru un alu. Kā jums garšo alus? Alus garšo. Tas jāņem ļoti garšo. Un siers. Siers arī. Jāņu siers. No kurienes jūs esiet? Mēs no Rīgas. No ielas, jā. Un jūs šeit atpūšaties, ārstējaties, jā? Otro gadu mēs tieši atbraucam, pagājuši, kad mēs bijām uz Jāņiem, jā? Pirms Jāņiem atbraucam. Un šogad speciāli braucam, pat cik te ir ļoti interesanti notiek svinēšana. Vakar gaitā darbojās amatnieku līgo svētku tirdziņš, kā arī klātesošie varēja doties izjādēs ar zirgiem. No kurienes jūs esat? No Pēterburgas. Mums šeit ļoti patīk, brīnišķīgi svētki. Mēs šeit esam pirmo reizi. Piedalījāmies arī darbnīcās un pinām vainagus. Iepriekš par šādiem svētkiem zinājām tikai no populārās kinofilmas Ilgais ceļš kāpās. Tagad iepazināmies tuvāk klātienē. В кинофильме знаменитом «Долгая дорога в дюнах». Больше представления мы об этом празднике не имели. Вот сегодня познакомились поближе. Kā jums garšo alus? Gan alus garšo, gan uzkodas, viss ir brīnišķīgi un jauki. Man patīk Latvijā un patīk šie svētki. Savā ziņā tie ir līdzīgi Jana Kupalas svētkiem. Es arī šeit esmu pirmo reizi. Te ārstējamies, tomēr vairāk atpūšamies. Procedūras ļoti patīkamas, bet ja runājam par personālu, tad, brīnišķīgs visi, laipni un ļoti, ļoti mīļi. Ja es būtu to zinājis, kā tik jauki šai vietai, ja es būtu to zinājis, kā tik jauki šai vietai, rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, la, 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 rai.